Nu, sveiki visiem, kas ir pieslēgušies šim dziedināšanas semināram. Mēs šī gadā atkal sākam dziedināšanas seminārus. Es tev ļoti ieteiktu iepriekšējos paskaties YouTube'ā, diemžēl Facebookā viņi nav saglabāti, bet YouTube'ā, ja tu uzšķirsi River Rīga kanālu un ieraksti dziedināšanas seminārus, tad tev uzšķirs arī uzreiz tā, ka nevajadzēs pārāk tālu meklēt. Un mēs turpināsim, mēs neņemsim tās lietas, ko mēs jau esam runājuši iepriekš. Varbūt tikai kādā reizītē es mazliet pieminēšu to. Bet tad, kad mēs runājam par dziedināšanu, tad varbūt kā cilvēks domā, dod man tās vislabākās zāles, es paņemšu kaut kādas tabletītes, es paņemšu kaut kādu sīrupiņu, un tad es būšu vesels. Bet mēs esam Dieva radība, Dievs mūs ir radījis, un arī Viņš ir paredzējis mūsu ķermenim pilnīgi dziedināšanu, un Viņam ir savs veids, kā Viņš mūs uztur un kā Viņš mūs dziedina, un tādēļ mūsu pamats ir Dieva vārds, Bībele, kurā mēs skatāmies un meklējam, kā mums dzīvot veselībā, staigāt veselībā, un tad, ja mēs esam saslimuši, vai kaut kādi īpaši kādiem, kam ir kādas nedziedināmas slimības, kur ārsts ir pateicis, ka viņš neko nevar palīdzēt, vai arī varbūt tev ir nepieciešama operācija, un tev nav tātad kaut kādas iespējas, varbūt, ka ķermenis nav tik spēcīgs, lai ietu cauri tai operācijai, un tad īpaši tu esi sagaidošs, vai Dievs varētu mani dziedināt. Un tieši arī šie semināri ir priekš tevis. Un pirms mēs šodien sāksim, mēs lūksim. Mīļais kungs, es tev pateicos par to žēlastību, ko tu man esi devis atkal šajā jaunajā 2024. gadā. Paldies, ka tavs gars ir mani mudinājis, kad ir jāturpina steidzīgi šie dziedināšanas semināri tiešsaistē. Paldies tev, Tēvs, ka tad, kad tavs vārds atskan, tavu patiesība atskan, kad plūst dziedinājums, un arī pat šajās 30 minūtēs būs kādi, kas saslēdz savu ticību, un tavs dziedinājums plūst, un tas nekavējās, nav jānoklausās 10 nodarbības, lai jau varētu tikt dziedināts. Paldies par tavu žēlastību, kas plūst. Es lūdzu, lai tu dod arī man žēlastību dalīties tavā vārdā, un katram vienam izsalkumu un slāpes, un lai tas rada ticību, ka šī dziedināšana atnāk Jēzus vārdā, un mēs tev dodam visu godu un slavu, kungs, par katru rezultātu šī arī seminārā šodien Jēzus vārdā. Amen. Aleluja! Un es ceru, ka tu esi priecīgs šodien Dieva vārdā. Tā ir tā lielākā priekštiesība, ka tu vari nolikt visu malā, un tu vari iet tieši Dieva vārdā. Un es tev pamudinu, tātad, ja tev ir iespēja šķirt Bībeli līdzi, to lasīt, tās raksturvietas, ko mēs minam, tas nebūs ļoti zibenīgi, kādu mirklīt es pagaidīšu, lai tu vari uzšķirt, jo daudz labāk ieiet tavā garā, ka tu arī redzi ar acīm, ne tikai dzirdi ar ausīm. Paldies Dievam, ka Viņš mums ir devis acis, un mēs varam arī redzēt to vārdu, un mums ir Bībele, un mēs varam to sūcināt iekšā visādos veidos, ausis un acis. Paldies Dievam! Un mute, un tad tu runā. Un es mācījos no kādas afrikāņu draudzes, kad mācītājs viņiem tā ir iemācījis, ka tad, kad mācītājs pasaka kādas nozīmīgas lietas, viņi uzreiz to atkārto, skaļā balsī atkārto. Un sākumā man tas likās tā smieklīgi, kāpēc cilvēki to dara, bet tad es pati sāku to darīt, un es ievēroju, ka es daudz labāk to vārdu varu satvert, kad es viņu pēc tam, kad mācītājs ir sacījis, es viņu pati izrunāju. Tā kā liec muti arī klāt, ausis, acis un muti, lai Dieva vārds ne tikai ir prātā, ne tikai, ka tu piekrīti ar prātu, bet mums tas ir lai viņš ieiet garā, ka tas kļūst par daļu no mums, jo mēs esam atzimuši no dzīvā Dieva vārda. Amen. Tātad, iesākot šo nodarbību, es esmu viņus nosaukusi par tādu priecīgas sirds nodarbību, ka vesela sirds ir ķermeņa dzīvība.
Un mūsu dzīvība iesākās ar to jau, ka Dievs mums ļauj piedzimst, viņš savu elpu ir mūsos iepūts, un mēs esam atzimuši no dzīvā Dieva vārda, kas ir mūžīgais un paliekamais dzīvais Dieva vārds. Un tādēļ, augot un veidojoties Kristū, uztverot šīs garīgās lietas, mēs vienmēr varam būt uzvarētāji, un mums ir arī jāredz sevi kā uzvarētājus. Ja tev ir kādas tur problēmas šajā jomā, es iesaku noskatīties kādus no iepriekšējiem dziedināšanas video, jo tur es vairākas tās daļas arī esmu apskatījusi, kā labāk dzīvot šajā uzvarā un lai būtu uzvarošs domāšanas veids, jo kā cilvēks domā, tāds viņš arī ir, un mums ir pašiem jāmaina tas, kā mēs par sevi domājam, kā mēs uztveram pasauli un kā mēs redzam Dievu, jo patiesāk mēs ieraudzīsim Dievu un to, ko viņš mums ir sagatavojis, jo lielākā dzīvībā mēs varēsim staigāt. Un, lai ķermenis būtu vesels, mums ir nepieciešams, lai Dieva dzīvība mūsos plūstu. Un ne tikai tajā brīdī, kad mēs satveram šo dziedinājumu, bet visas dzīves laikā, lai mūsos plūstu Dieva dzīvība. Es pateicos katram, kas ir pielicis kādu komentāru klāt, un es arī te pasveicināšu tos, kur es varu redzēt, un prieks, ka Inārs ir pieslēdzies, un Dieva dzīvība plūdīs tev šodien, un Inese māsa, un mācītāja Vija, un Lolita, un Elita, un Elīna un Sarmīta un arī brālis Ilmārs. Iesaku, tu padalies ar savā laika joslā, lai cilvēki atkal zina, ka ir iesākušies dziedināšanas semināri, un arī Anita, mīļā māsa, sveiciens arī tev. Un tu padalies, jo tad, kad mēs piesaistamies tiešsaistē, tas ir daudz vērtīgāk nekā tad, kad tu skaties pēc tam. Un arī māsa Solvita, sveiciens tev, jo tad, kad mēs esam tiešsaistē, tur ir visu to cilvēku ticība, kas ir tiešsaistē piesaistījušies. Un tādēļ izmanto šo, ka tieši visu cilvēku ticība ir klāt un pieliec arī savu ticību. Tātad mēs visās lietās esam uzvarētāji. Pirmā vēstule korintiešiem, 15. nodaļa, 58. pāns. Tas ir kāds atslēgas pāns kristīgai dzīvei. Ja tu viņu nezini, es tev iesaku apvilkt, pasvītrot, izkrāsot kaut kādā veidā, lai vienmēr tev viņš ir acu priekšā. 1. korintiešiem 15:58. Tad nu mani mīļie brāļi un māsas, topiet pastāvīgi, nešaubīgi, pilnīgāk tā kunga darbā vienmēr. Vienu pantu iepriekš, 57. 58. arī ļoti labs atslēgas, 57. Bet paldies Dievam, kas mums devis uzvaru caur mūsu kungu Jēzu Kristu. Tā nav vienkārši tāda formula, kuru tu izrunā, man ir uzvara caur Jēzu Kristu, bet mums ir jāierauga sevi uzvaras pozīcijā, un, protams, ka tas nāk no Dieva vārda. Vēl viens Dieva vārda uzvaras pāns, romiešiem, vēstule romiešiem, 10. nodaļa, nepareiz, 8. nodaļa un 37. pāns, romiešiem 8:37. Visās lietās mēs pārim paliekam uzvarētāji. Tā spēkā, kas mūs ir mīlējis. Tātad Jēzus spēks mūsos, Dieva dzīvība mūsos, nevis mēs paši atsevišķi kaut kā varam uzvarēt, kaut kā Dieva dzīvībai likt mūsos plūst. Nē, Jēzus spēkā, atzīstot un pazīstot Dievu, tad mēs varam šo uzvaru savā dzīvē arī izdzīvot. Uzvara mūsu garā radīs arī uzvaru mūsu ķermenī. Un vispirms gars iet, un tad ķermenis seko līdz. Ja garā ir uzvara, būs arī uzvara ķermenī. Ja garā ir sakāve, sašļucis gars, tad arī sašļuks veselība, ķermenis tam līdz. Būtu ļoti labi, ka tu pēc manis varētu sacīt tātad skaļā balsī šos apliecinājumus. Saka pēc manis, es esmu uzvarētājs.
Ļoti labi, pieliec vairāk ticību un pārliecību. Es esmu vesels, jo Dieva dzīvība plūst tevī. Es esmu pilns prieka. Halleluja, tas aiziet. Es esmu pilns miera, jo Dieva vārds mums to māca. Un viss, kas tevī saceļas pret to, tas ir nepareiza tava identitāte. Un tātad par to identitāti var paskatīties visos iepriekšējos video. Mēs esam vairāk kā uzvarētāji. Šis Dieva vārds saka, visās lietās mēs paliekam pārim uzvarētāji. Tātad vairāk kā uzvarētāji, jo tas, ka Dievs mūs ir mīlējis, mūs ieliek citā kategorijā kā visus pasaules cilvēkus. Un minēšu to jau, ko agrāk esmu sacījusi. Ir visas pasaules cilvēki, un tad ir kristieši. Un kristieši ir pilnīgi citā kategorijā, jo Jēzus ir savu dzīvību devis par mums, un mums ir pieejamas visas bagātības, ko Jēzus ir samaksājis, nomirdams pie krusta un augšā cēlies. Un mēs iepazīstam šo Dieva mīlestību. Un tu varētu teikt, bet kā tad, ja es tā nevaru piedzīvot Dieva mīlestību, ko tad es varētu darīt, jo man ir tā grūti Dieva mīlestību izdzīvot un piedzīvot. Un es tev gribu sacīt ļoti lielu atslēgu. To sacīja mācītājs Rājens Joste no mācītāja Rodnija Hovarda Brauna draudzes stampā, un man tas ļoti atsaucās manā sirdī. Tātad, kā es varu iepazīt Dieva mīlestību? Kurš ir ieinteresēts? Kā tu vari vairāk iepazīt Dieva mīlestību? Tīri praktiski, ne tikai ar galvu zināt, ka viņš tev mīl. Tātad, mums ir jāsāk sēt. Es tad nerunāšu par finansiālu sēju, tā arī ir svarīga, ļoti svarīga. Bet mums ir jāsāk sēt mīlestība. Un tu uzreiz saki, kā es varu mīlēt kādu cilvēku, ja man nav Dieva mīlestība, kā viņu mīlēt. Jā, tu sāc ar to, ka tu mīli Dievu. Tu sēji Dievam mīlestību. Kā tu sēji Dievam šo mīlestību? Tu sēji ar savu slavu, ar savu pateicību. Un tu vari redzēt Dieva vārdā psalmos un dažādās vietās lietas, par kurām Dievam pateikties. Tātad tu sēji tās sēklas, tu sēji mīlestību uz Dievu, tu nošķir laiku, tu pavadi laiku, kad tu slavē Dievu. Varbūt kāds domā, es nezinu, es nepazīstu tādas lietas kā Dieva slavēšana un man ir grūti to darīt. Tad tu pieslēdzies, ka ja tu neesi no kādas dzīves draudzes, slavējošas draudzes, tu pieslēdzies kaut vai Rīgas draudzes dievkalpojumam. Un sākuma daļā tur ir kādas pusstunda vai vairāk, mēs slavējam to kungu. Un tad tu vēr savu muti vaļā un dziedi, tu apliecini Dieva slavu, bet noteikti tu zini arī kādu slavas dziesmu, ko tu vari dziedāt Dievam slavu. Nav jau obligāti tev jābūt labai balsī, vienkārši tu no savas iekšienes, no sava gara, tu sāc slavēt Dievu, tu sāc pateikties viņam. Un pat tev nevajag arī zināt konkrētu dziesmu, tu sāc viņu slavēt, paaugstināt par to, kas viņš ir, un ka viņš ir radītājs, viņš visas lietas satur kopā ar savu brīnišķīgo vārdu, viņš ir devis Jēzu Kristu, tu sāc slavēt, tu sāc pateikties. Tu varbūt saki, man nekas nav par ko pateikties, bet tu zini, ka ir kādi cilvēki, kuriem ir vēl grūtāk nekā tev. Ir kādi, kuram nav ne rokas, ne kājas, bet tev ir, alleluja, tu saki, viņas nekustās tā kā es gribētu, viņas sāks kustēties, bet tev ir rokas un kājas, un tu vari iespējams, ka pats sevi apkopt, un ir ļoti daudz, ko Dievu slavēt. Tātad sēj mīlestību, un tā tu pierādi, tu saki Dievam, ka tu viņu mīli, un tu tad sāksi saņemt Dieva mīlestību atpakaļ. Tu sāksi piedzīvot Dieva mīlestību. Un tas tev palīdzēs nostāvēt uzvaras vietā. Halleluja! Tātad mēs runājam par sirdi, kurai ir jābūt uzvaras vietā, kurai ir jābūt spēcīgai, priecīgai un veselai. Pamācības 14.30. Pamācības, Salamana pamācības 14.30. Un tas ir arī tas atslēgas pāns, pēc kā es ņēmu šodienas virsrakstu par šo veselo sirdi, kas ir ķermeņa dzīvība. Laba un mierīga sirds ir miesas dzīvība, bet ātrs un kaislīgs prāts ir kā puveši kaulos. Mūsu kauli ir arī tie jaunrades orgāni kaulos, kas rada veselību mums, stiprina imūnsistēmu un tīri
pat praktiski un fizioloģiski ir nepieciešami, lai kauli būtu veseli. Viņos nevar būt šie puveši tīri fizioloģiski, ja? Bet arī, tas ir garīgi saprotams. Un ņemam to pirmo panta daļu. Laba un mierīga sirds ir miesas dzīvība. Citos tulkojumos ir teikts vesela vai tāda pilnīga sirds, mierīga sirds, kas nav satraukumā, kas nav rūpēs, kas nav raizēs. Un Dieva vārds saka, ka Dievs rūpēs par mums daudz vairāk kā pa putniem, un mums nevajadzētu uztraukties un nervozēt, ko ēdīsim, ko dzersim, un tādēļ mums ir vairāk jāiepazīst Dievu, lai mēs viņam varam vairāk uzticēties, lai mūsu sirds var būt vesela, tāda mierīga sirds, uzticībā Dievam, laba, priecīga, atjaunota sirds. Mūsu ķermenis, viss mūsu fiziskais ķermenis, vienalga galva, ķermenis, rokas, kājas, viss fiziskais ķermenis savu dzīvību, spēku saņem no mūsu sirds. Dieva vārdā vārds sirds un gars ir minēts pamīšus, un lielā mērā tur, kur tiek lietots vārds sirds, tas ir arī domāts par vārdu gars. Tātad vienalga vai sirds ir vesela, tāda vai gars ir vesels. Un mēs jau zinām, ka mēs esam, tā varētu teikt vienkāršotā veidā, tā kā trīsdaļīga būtne. Mēs esam gars. Saka pēc manis, es esmu gars. Tātad, ja gars tev ir vesels, tev ķermenis arī ies veselībā, un dvēsele arī ies veselībā. Mums ir dvēsele, kas ir mūsu prāts, emocijas un mūsu griba, un arī mūsu ķermenis. Mēs dzīvojam ķermenī. Tad, kad mēs jaunpiedzimstam, mūsu gars atjaunojās, mūsu gars piedzimst no jauna, pilnīgi jauns. Tāds cilvēks iepriekš nav bijis, tāds radījums iepriekš nav bijis. Tas tā kā zīdainis, ka piedzimst un neviens viņa dzīvu nav dzīvojis. Un mūsu gars jaunpiedzimšanā ir pilnīgi jauns. Mūsu dvēsele nepiedzimst no jauna. Dvēsele, mūsu prāts mums ir jāatjauno. Par to saka Romiešiem 12. nodaļa, 1., 2. pāns un daudz cits rakstvietas. Mums ir jāatjaunojas savā sirdsprātā, un to arī saka Efeziešiem 4:23. Jāatjaunojas savā sirdsprātā. Tātad dvēseles pestīšana, tā ir visa mūža darbs, bet mēs nedrīkstam atstāt to novārtā. Mums ir jāatjauno savu prātu. Un tad, ja dvēsele prāts ir atjaunots no Dieva vārda, un mūsu sirds, mūsu gars ir vesels, pilns ar Dieva dzīvību, tās neatvairāmi mūsu ķermeni ceļ augšā, mūsu ķermeni ceļ dzīvībā, vai arī notur to veselību, vai dod to atjaunošanu, kas tavam ķermenim ir nepieciešama. Mūsu garam ir jābūt valdošam, mūsu garam ir jādominē, un tad mēs varam savaldīt, likt nāvē miesas tieksmes, dvēseles nepareizās ilgas un vēlmes, un tā kā ir šajās pamācībās 14, ko es lasīju, 14, un tas pāns bija 30, ātrs un kaislīgs prāts ir kā puveša kaulos, vai tātad dedzība uz nepareizām lietām, iekarst nepareizās lietās, ātri sadusmoties, tas ir kā puveša kaulos, bet ja mūsu gars dominē, tad mēs šo visu savaldam. Aleluja! Tajā ienāk Dieva miers. Mūsu ķermenim ir, kā varētu teikt, muskuļu atmiņa grēkot. Tas ir tā kā jebkuram sportistam. Paņemsim, piemēram, basketbolistu. Viņam nav jāskatās uz savām rokām, kā viņš driblē bumbu, jo viņam ir muskuļu atmiņa. Viņš jau to zina. Un viņam pat muskuļu atmiņa, kā viņš grozā iemetīs to bumbu. Pat ar aizvērtām acīm. Paskatās tikai, kur tas gros ir, un tie muskuļi iet līdzi. Un tāpat mums ķermenim ir tā kā muskuļu atmiņa grēkot. Un tāpēc mums ir jāatjauno savu prātu, lai mēs saprastu, kurās lietās drīkst ķermenis iet un kurās nedrīkst, lai mūsu sirds varētu vienmēr palikt uzvarā. Tātad, ja gars ir spēcīgs, mēs uzvaram arī nepareizās lietas, kur mūsu ķermenis iet. Sirds, kas atrodas uzvarā, ķermenim radīs dzīvību. Tikai tā sirds, kas atrodas uzvarā. Sirds, saka pēc manis, sirds, kas atrodas uzvarā,
sirds, kas atrodas uzvarā. Mūsu sirdī ne tikai jānonāk vienā brīdī, ka mēs esam, piemēram, dievkalpojumā, vai arī, ka tu tagad klausies, tu dzirdi tik daudz dievu vārdu, un tava sirds sāk ieiet uzvaras stāvoklī, bet tev ir jānotur tas uzvaras stāvoklis, nepārtraukt sevī liekot Dievu patiesību, ka tu esi uzvarētājs, tu esi vesels, Dievs ir izpircis jau Jēzu Kristu tavu dziedināšanu, tu jau esi uzvarētājs, tev ir jāpatur šis uzvaras stāvoklis, un ir daudzas lietas, kas mums nāk un nozog, vai arī tā kā bremze neļauj tajā uzvarā ieiet, un šeit es minēšu dažas, kas ir ļoti tādas izšķirošas, un viena no tām ir rūgtums. Daudz cilvēkiem ir rūgtas sirdis, bet paskaties, ko saka vēstule ebrejiem, ka mēs nedrīkstam pieļaut, ka izaug kaut kāda rūgta sakne, un tad viņa sagāna visu mūsu ķermeni. Aleluja! Tātad mēs nedrīkstam šo rūgtumu nekādā veidā pieļaut. Ebrejiem 12:15. Ebrejiem 12:15. Pielūkodami, ka neviens nezaudētu Dieva žēlastību. Tas, lai plūstu mūsu ķermenī nepārtraukt dziedinājums, tā ir Dieva žēlastība. Īpaši, ja tu esi slims un tev nepieciešama dziedināšana tagad, uzreiz momentā, tev vajag Dieva žēlastību. Saka, man vajag Dieva žēlastību. Un Dieva žēlastību viena no lietām, kas nobremzē, ir rūgtums. Jo viņš saka, lai nekāda rūgta sakne augstu izaugusi jums nekaitētu un daudz ar to netiktu apgānīti. Tātad rūgtums ir tā kā tāda sēkla, kas iekrīt mūsu sirdī, viņš neizdarīja tā kā vajadzēja, Dievs, kāpēc man tā slimība, kāpēc man nav nauda, kāpēc viņam ir, kāpēc viņam tagad ir tādas svētības, kāpēc man nav, kāpēc tu to cilvēku dziedināji, tu man nedziedini, un tādas domas viņas ieliek tās rūgtuma sēklas mūsu sirdī, un tad tā sēkla, ja viņa netiek izrauta ārā, viņa sāk dzīt saknes un viņa iesakņojās, un tad tas nāk augšā tas stiebrs un nes tos rūgtuma augļus, un mums ir jānožēlo, ka mēs esam bijuši rūgti un neesam pateikušies Dievam, tāpēc tā slava un pateicība ir tik ļoti izšķiroša, jo katrs cilvēks, kurš ir nepateicīgs, viņš nevarēs staigāt dievišķā dzīvībā un veselībā, to aizmirsti. Bet saka, es esmu pateicīgs. No šodienas es sāku kļūt pateicīgs. Tātad rūgtums, nepiedošana. Kas ir nepiedošana? Vai arī otrādi, kas ir piedošana? Ja tad, kad tu domā par to cilvēku un par to situāciju, un tu saki, kungs, nepielīdzini viņam to tiesas dienā. Es viņam piedodu un tiesas dienā to neturi pret viņu. Stefans piedeva brīnišķīgā veidā. Jēzus pie krusta, viņš teica, Tēvs piedod tiem, jo tie nezin, ko tie dara. Tātad tu atbrīvo, tu atstāji Dievu tiesai. Greizsirdība, skaudība, tās ir tās lietas, kas nobremzē, ka mūsu sirds nevarētu būt mīlestībā, uz citiem cilvēkiem nevar būt priecīga. Jo tad, kad mēs mīlam Dievu, mums ir jāmīl arī cilvēki. Un pat arī tādi, ka, teiksim, tev varētu nepatikt viņi, varbūt tev liekas, ka viņi netic tā kā tu tici un tam līdzīgi, un tad viņiem notiek, teiksim, kaut kāds ļaunums, kaut kāda lieta, un ja tu priecājies, ka tavam ticīgam māsai vai brālim ir notikts kaut kāds ļaunums, tad tava sirds ir rūgta, tava sirds grib atriepties, tev tas viss jāizravē ārā, lai ir mīlestība pret visiem māsām un brāļiem, pat ja viņi nepieaug tā, kā tev liekas būt jāpieaug, un viņi varbūt nenāk baznīcā tik bieži, kā tev liekas vajadzētu būt. Skaudība ir kā puveša kaulos, greizsirdība ir kā puveša kaulos, un tie pat rāda slimības. Skaudība un greizsirdība rāda osteoporozi. Un tu varētu domāt, kas ir tā osteoporozi? Tā ir trauslo kaulu kaite. Ja kauli ir trausli, tev īpaši jāuzmanās, ka tavā sirdī jārauj visa skaudība, visa greizsirdība, vienalga, kā tu to ieraugi. Tas ir viss jārauj ārā, jo tu taču gribi būt vesels. Kā iet tava sirds, tā arī iet ķermenis. Aleluja!
Tātad tu mīli Dievu, mīli cilvēkus, un tā tu pieaugsi savā veselībā, savā ķermenī. Aleluja! Aleluja! Tā. Un tagad paskatīsimies mazliet tālāk. Tātad ir garīgs princips un garīga patiesība par šo, ko mēs jau runājam. Ja es savu sirdi varu dabūt uzvarā, tātad priekā, slavā, pateicībā, tad arī ķermenis sekos ļoti ātri. Un dabūt uzvarā savu sirdi un turpināt uzvarā. Ticība ir tā, kas no garīgās pasaules lietas satver un ieved šeit, piemēram, veselību ķermenim. To ar ticību satver garīgajā pasaulē. Mēs iepriekšējā 8. raidījumā runājām par to, kā mums paņemt, tad, kad mēs lūdzam, tajā pašā brīdī paņemt to. Un tātad ticība satver no garīgās pasaules un ieved to dabiskajā pasaulē. Bet, ja ir nepareizas sirds attieksmes, kā piemēram tās, ko es saucu, tad tās mūsu ticību bremzē. Un mūsu ticība nedarbojās. Nedarbojas mūsu ticību uz dziedināšanu. Tāpēc, kad ir nepareizas attieksmes. Un tas ir tik svarīgi, kā cilvēki domā, kāds sakars, ne, uzliec vienkārši man rokas un es gribu būt dziedināts. Tā tas nenostrādā. Jo tas ir Dieva spēks, tas ir Dieva veids, kā viņš ir paredzējis, lai mēs dzīvojam. Un zini ko? Man tev diezgan jābēdina. Visu tavu turpmāko dzīvi tev vajadzēs dzīvot, mīlot Dievu un mīlot cilvēkus. Un pareizā sirds attieksmē. Bez rūgtuma, bez skaudības, bez nepiedošanas. Ja tu gribi dzīvot veselībā, tu šīs lietas nedrīksti atļauties. Tātad, lai mūsu ticība būtu spēcīga, un tad tā ir tava izvēle. Tu izvēlies. Es nebūšu greizsirdīgs, es nebūšu skaudīgs. Tad, kad es redzu, ka citam ir labāka mašīna nekā man, es nebūšu greizsirdīgs. Es zinu, ka es esmu pie tā paša tēva. Viņš svētī to cilvēku ar labu mašīnu. Viņš man ar vēl labāku var svētīt. Es būšu uzticams ar to, ko Dievs ir manā rokā ielicis. Nē, es greizsirdīgs, rekā viņam tāda veselība, kāpēc man nav? Nē, Dievs viņam dod veselību, tev arī dos veselību. Es priecīgs, es pateicīgs, ka tu dzirdi šodien Dievu vārdu. Neesi greizsirdīgs, dzīvo mīlestībā, dzīvo Dievu tuvumā. Un tātad pārliecinies, ka tu dari šo sēšanas darbu uz Dievu, ka tu sēji pateicību, ka tu sēji slavu, ka tu sēji viņam mīlestību. Un tad tas arī nāks atpakaļ. Tas nāks arī atpakaļ. Tātad ieej sirds pozīcijā, ka es esmu uzvarētājs. Neviens cilvēks man neko nevar darīt ļaunu, ja Dievs ir par mani. Un, piemēram, es vēl te minēšu par rūgtumu. Ir pierādīts, ka rūgtums rada problēmas locītavās. Tad tu varētu domāt, ka kāda starpība, kāda ir man sirds? Tā ir vislielākā starpība. Bet tev nav jāzina, tātad es paturēšu greizsirdību un skaudību, tāpēc, kad man ar trausliem kauliem viss kārtībā, man kauli stipri, man tikai locītavas vajag izārstēt, es tikai no rūgtuma atbrīvošos. Nē, tas tā nestrādā. Rauj ārā visas nepareizās attieksmes, visu nepareizo, kas tev ir pret māsām, pret brāļiem, nedzīvo rūgtumā, nedzīvo skaudībā, un ja kāds pret tevi ir kaut ko ļaunu darījis, tev ir pieejama Dieva mīlestība, tev ir pieejama Dieva svētība, un tuvojies Dievam, un viņš tev pacels tajā. Tātad gandrīz katrai fiziskajai slimībai ir garīgs cēlonis. Un tev nav jāķidā, tad kurš ir tas cēlonis, kas ir tai slimībai? Nē, tu vienkārši atbrīvojies no visiem nepareiziem cēloņiem. Atbrīvojies no visiem nepareiziem cēloņiem. Kā tu atbrīvojies? Tu nožēlo. Tu saki, kungs, piedod man, ka es esmu bijis rūgts. Jo redz, tā ir svētā gara darbība tavā dzīvē, ka tu vispār vari ieraudzīt un tad piekrīti Dievam. Tad, kad tu ieraug to, piekrīti Dievam un saki, kungs, piedod man. Un ja tu pamani, ka tu runā tādus žēlabu vārdus, ka tu žēlojies, cik tev slikti iet, kā tev neviens nemīl, kā
kā tev nav tas vai tas, tu zini, tas viss ir jārauj ārā. Tā nav uzvaras valoda. Mums nav nekā par ko žēloties, jo mūsu vārds ir rakstīts Jēra dzīvības grāmatā. Mums ir mūžīgā dzīvība. Pat ja mēs nomirstam, mēs neejam uz elli, mēs ejam uz debesīm, bet tu nenomirs, jo tavs darbs vēl tev ir jāpadara, tavs uzdevums vēl tev jāpiepilda. Tātad uzmanam savus mutes vārdus, lai tie ir uzvaras vārdi, jo ja tu dzīvo uzvarā, tad ķermenis būs uzvarā. Ja tu dzīvo sakāvē, tavs ķermenis būs sakāvē. Tas sākās no iekšienes, tas sākās no sava gara. Tie cilvēki, pat nekristieši, kas ir priecīgi, viņi atveseļojas daudz ātrāk. Un tu gribi būt tas, kurš atveseļojas ar to, ko Dievs tev ir jau sagādājis. Ja sātans var nozagt tavu prieku, viņš var nozagt tavu veselību. Ja viņš nevar nozagt tavu prieku, viņš nevarēs nozagt tavu veselību. Ja tu dabūsi atpakaļ to prieku, ko viņš tev ir nozagts, halleluja! Tu dabūsi atpakaļ savu veselību. Tātad dabūsi savu sirdi pareizās attiecībās ar Dievu, jo neviens cits tavā vietā to nevarēs izdarīt. Un viena no pēdējām rakstu vietām, kuru minēsim, 1. Pētera 1.23. 1. Pētera 1.23. Pētera vēstule ir, vismaz manā bībelē, aiz ebrejiem. Uzreiz nākošā. Tur Jākab un Pētera. 1. Pētera 1.23. Jūs esat atzimuši ne no iznīcīgas sēklas, bet no neiznīcīgas, no dzīvā un paliekamā Dieva vārda. Dieva vārds ir dzīvs, tas ir pilns ar spēku, pilns ar veselību, pilns ar uzvaru, tas ir Dieva vārds. Vairāk pārdomā, ko Dieva vārds saka, lai tas kļūst par to, kas tu esi, lai tavs DNS ir tas, ko saka Dieva vārds, nevis ko saka tavs ķermenis, citreiz kliedz varbūt pat simptomos, sāpēs, nevis tas, ko saka tavi tuvinieki pat kādreiz, vai cilvēki, kas ir pasaulē, bet tas, ko Dieva vārds par tevi saka, lai tas kļūst par tavu identitāti, kas tu esi. Un tad nobeigšu ar šo Salamana pamācības 17.22. Salamana pamācības 17.22, un to mēs arī rīt sāksim turpināt tieši par šo prieku. Tas ir ļoti svarīgi. Priecīga sirds dziedina vainas, bet sagrausts gars izkaltē kaulus. Tev vajag, lai kaulos ir dzīvība. Tu nedrīkst atļauties, kad kauli ir izkaltuši bez dzīvības. Un priecīga sirds ir sirds, kas ir uzvarā. Nu tātad, lai Dievs tevi svētī tādā veidā, ka tu šodien vairāk pārdomā Dieva vārdu, un tu runā Dieva vārdu uz sevi. Un man tāds pamudinājums ir, ka tad, kad šie semināri beigsies, tev nevar pateikt, varbūt 3 mēnešu garumā viņi būs kāda reize, kad nebūs. Es tev gribu jau iepriekš pabrīdināt. Šī nedēļā, tātad šodien, otrdien, trešdien, ceturtdien, piekdien būs šie semināri, bet pēc tam būs viena nedēļa tukšs, ka nebūs, bet tad mēs atkal sāksim. Un tad, kad apmēram pēc 3 mēnešiem viņi beigsies, tad man sirdī ir tā, kad tu fiziski vari atbraukt uz mūsu draudzi, un tas būs arī tiešsaiste, bet tas būs, ka tev būs iespēja saņemt ar roku uzlikšanu. Es kalpošu dziedināšanas dāvanā, aleluja, un Dievu klātbūtni un ticība būs tajā vietā, un tu varēsi tieši tajā vietā arī fiziski būt klāt. Un ja tu domā, ka tā būtu arī tāda laba lieta, tad tu arī komentāros to pierakst, vai šajā video, vai kādā citā, lai es varu redzēt, ka cilvēki ir ieinteresēti un ir vērts arī tieši fiziski norganizēt šo klātbūtni ar to fizisko roku uzlikšanu par dziedināšanu. Un tātad rīt mēs turpināsim 12:00, padalies ar kādu citu, raksti komentāros, var rakstīt jautājumus, var rakstīt savas liecības, kā Dievs tev ir palīdzējis. Paldies visiem tiem, kas fiziski mani satiekot draudzē River Rīga ir teikuši, kā Dievs ir viņus svētījis caur šo. Un tad mēs rīt turpināsim. Tagad lūksim.
Mīļais Tēvs, es Tev pateicos par katru vienu, kurš ticībā ir piesaistījies atkal šiem dziedināšanas semināriem un tiem, kas arī noklausīsies vēlāk. Paldies, ka viņu ticība ceļas un viņi saprot, ka tā nav vienkārši viena tabletīte vai kaut kāda ziedīte, ko uzsmērēt, bet tas ir, kā mēs turam savu gara cilvēku, kā mēs savu sirdi turam Tavā priekšā, un ka Tu esi tas, no kura nāk šī žēlastība, šī dziedināšana, un paldies, ka šī dienā jau līdz rītdienai mēs varam pārvērtēt un izraut ārā viss rūgtums, viss nepiedošanas Tavā žēlastībā un Tavā spēkā, lai mēs varam staigāt dziedināšanā. Jēzus vārdā. Āmen. Nu tad esi svētīts. Āmen.